Čau visiem! Tagad, kad es pabeidzu editēt šo sēriju, es redzu, ka viņi ir diezgan tehniska un diezgan gara. Tas nav mans standarta formāts. Parastiem skatītājiem varbūt tas būs garlaicīgi. Jums būs kaut kas interesants nākamnedēļ. Šis bija Necessary Evil, jeb nepieciešamais ļaunums. Un lai gan es visu laiku saku, ka es jums tikai rādu par Norvēģiju, bet tik daudz cilvēku man sūta e-pasts un ziņas Facebookā un Instagramā un visur citur, ka vienkārši saņēmos un uztaisīju šito lielo video, tikai lai, ja kādam ir jautājumi, es varu aizsūtīt jūs uz šito video, un tad jūs paši redzat, cik vienkārši vai sarežģīti parākties uz Norvēģiju. Tā kā es atvainojos saviem pastāvīgiem abonentiem, bet šitas bija jāizdara. Bet visiem pārējiem esiet sveicināti manā kanālā. Šeit es parasti stāstu par dzīvi Norvēģijā. Tas arī īsumā viss, un atgriežamies pie oriģinālā video. Čau visiem! Un neskatās uz to, ka man aiz muguras ir sniegs. Šitas ir aprīļa ieraksts, un šitas bija tāds negaidīts sniegs, un visticamāk viņš ātri pazudīs. Un tātad, šī video. Nē, nu pat man 360 grādu kamera nokrita. Šitas būs diezgan garš video, un tāpēc atcerās apakšā salikts viss atzīmīts pa laika kodiem. Ja tev kāda tēma neinteresē, tad vienkārši paņem un pārtini uz to, kas tev vairāk interesē, jo es centīšos diezgan daudz informāciju jums dot, un tie cilvēki, kas jau dzīvo Norvēģijā, tiem tas nebūs tik interesanti. Un savukārt tie, kas plāno pārcelties vai kam kaut kāds draugs plāno pārcelties, tiem būs pietiekami daudz informāciju, jo burtiski pēc katru video man nākas atbildēt uz kaudza visādiem jautājumiem, pa dokumentiem, pa to, kur strādāt UTT un kas viss tur ir vajadzīgs. Un to visu es jums izstāstīšu šitajā video. Tas video būs vairāk tā kā mazā instrukcija cilvēkiem, kas pirmoreiz interesēs par pārcelšanos uz Norvēģiju. Un jāsaka godīgi, kā ir, es viņu reāli negribēju taisīt, un es jau cik video teicu, lūdzu neprasiet man darbu, es jau to jums nevaru palīdzēt. Un tas nav tāpēc, ka es būtu kaut kāds augstprātīgs vai slinks. Man vienkārši bijusi jau slikta pieredze cilvēkiem, kam es cenšos palīdzēt, un beigās es palieku muļķu lomā, tāpēc nepaldies. Un tāpēc es vienkārši to visu reāli apkopos vienā video, ko jūs var aizsūtīt saviem draugiem, kas grib uz Norvēģiju. Varbūt kādam tas palīdzēs, varbūt kādam atvērs acis un viņš īstenībā vairs negribēs te braukt. Tagad ķeramies uzreiz vērsim pie ragiem. Lai jūs vieglāk atrast sev vajadzīgu informāciju, es jums uzreiz pateikšu tās lielās tēmas, pa ko es runās, un tā jūs paši var pēc tam laika kodos atrast. Un tātad tas būs, kādi dokumenti jums ir vajadzīgi. Nākamā tēma būs runa par atļaujām un kur jums ir jāreģistrējas, ja jūs to gribat darīt oficiāli. Pēc tam būs, cik izmaksā mājoklis un kā viņu vispār dabūt. Pēc tam būs par to, kā transports šeit uz vietas. Un, protams, kas ir pats svarīgākais, darbs. Un tāda maza atsevišķa tēma, ko es visiem iesaku, ka grib iesākt dzīvi Norvēģijā. Ko es parasti visiem cilvēkiem iesaku uzreiz, ir sezonas darbs, un tas nav tāpēc, lai no jums atkritītos. Tas ir tāpēc, ka reāli vienkāršāk uzsākt. Jā, viena lieta, lejā būs vesela kaudza linkiem, jūs viņus papēt, jo es jums tikai pametu idejas. Visu to, ko es jums saku, vajag dubultā pārbaudīt. Pirmkārt jau vienkārši varbūt es kaut kur kļūdos, un otrkārt varbūt jau likums ir pamainījies. Tāpēc viss link būs aprakstā. Iet tur un pēt un las un pārbaudu un nekautrieties sazinās ar valsts iestādēm, ja jums ir kaut kādi jautājumi. Tātad turpinām. Sezonas darbs, tāpēc, ka viņi vienkārši, tā ir visvienkāršākā versija, kā šeit nonākt un kā uzsākt darbu gaitas vispār Norvēģijā. Tāpēc, ka sezonas darba Norvēģiem pašiem jau ir skaidrs, ka viņiem vajadzēs palīdzību. Viņi var ierakstīt jau sludinājumu portālos vai arī ar dažādām biedrībām vai Facebook grupām arī var meklēt. Viss tā ideja slēpas faktā, ka visiem ir skaidrs, ka jūs te atbrauks uz pāris mēnešiem. Pirmkārt, tur ir daudz mazāk dokumenti. Otrkārt, lielākā daļa no sezonas darbiem arī piedāvā jums uzreiz, kur palikt. Treškārt, neviens neprasīs jums nekādu valodu, pilnīgi mierīgi var iztikt angļu valodu. Un kas ir īstenībā pats svarīgākais, jūs atbrauks šite uz vietas. Jūs paši sapratīs, vai jums vispār patīk tā Norvēģija vai nepatīk. Jo daudziem ir tā, ka pēc 3 mēnešiem, paldies, nē, ka īstenībā es gribēju tikai paskatīties, kā tur ir, un man tur nepatīk, tur cilvēku valoda, daba, vēl kaut kas, vai ne? Vai arī jūs ir pietiekami izblandījušies pa kalniem, un jūs grib apakaļ uz savu plakano Latviju. Tāpēc sezona darbs ir vienkārši lieliski iespēja atbraukt šeit, notestēt, kā jums patīk, piepelnīties, un ja jums iepatīkas, jūs jau var reāli sākt kārtot papīrus, vai ne?
jūs ir te uz vietas, jums ir daudz vienkāršāk to visu uzsākt un darīt. Kas ir svarīgi, bieži vien norvēģiem patīk, ja norāda iepriekšējās darbvietas kaut kāds kontakts, kaut kāds atsaucis, vai ne? Un viņi vienkārši pazvanīt, jūs parādīt tur, ka jūs iepriekšējā sezonā strādājat kaut vai viesnīcā vai pa viesmīlu, un viņi var pazvanīt tam iepriekšējam šefam. Tad iepriekšējais šefs vienkārši pateikt, šis bija super strādnieks, es viņu iesaku, un var gadīties, ka tas ir izšķirošais, kāpēc paņēmis jūs, nevis kaimiņu Pēteru. Ka sezonas darbs ir tieši tas, ko es iesaku, un ar to ir visvienkāršāk sākt. Es pat zinu cilvēks, kas no sezonas uz sezonu tikai, jo ja viņi atbrauc šitai, viņi močī ritīgi virsū, viņi sakrāja naudiņu, aizbrauc uz Latviju, pārziemo, atbrauc apakaļ šitai citā vietā, citā rajonā, varbūt izpēt, kurā vietā viņiem labāk patīk, jo viena no vislielākajām dzīves atziņām ir tas, kā vienkārši pastrādāt citā valstī vienu lietu un pārcelties uz turieni pilnīgi kas savādāks, un tas reāli aizņem laiku, naudu un nervus. Vienkārši pastrādāt to sezonu, paskatās, vai jums tur reāli patīk, vai jūs gribat samazināt savu dzīves kvalitāti uz turpmāko gadu pusotru, kamēr jūs sakārtos un iedzīvosies tur. Tā kā tas īsumā pa sezonas darbu. Ei, tu esi nosalt. Šitas sniegs nebija gaidīts, es it kā uzvilku pat biezo cepuru, bet nē, es ir diezgan labi nosalt. Pārceļamies uz siltākām telpām, kuras jums var to visu izstāstīt daudz sīkāk. Paskaties, kamēr bija saulainais aprīlis, tad cilvēki jau sāk laivas vilkt ārā. Lai izveidot šitādus video, kur ir daudz informācijas, iztērēt diezgan daudz laika, gan filmējot, editējot, gan meklējot visus faktus un pārbaudot un liekot visus links. Tā kā, ja tev patīk šitas video, uzspied laiku un aizsūt arī savam draugam, lai viņš redzētu, kāda ir patiesā dzīve Norvēģijā. Es esmu beidzot ticis siltumā un esiet sveicināti manā studijā. Nu labi, šī īstenībā ir dzīvojama istaba un vistumšākais stūrs no viņas, kur es parasti sēžu un mēģinu kaut ko uztaisīt jums interesantu. Tagad es jums gribu parādīt mājaslapu, kur ir super svarīgi visiem tiem, kas pārvācās. Un tā principā ir pirmā mājaslapa, kas jums ir jāizpēt no A līdz Z, kas ir vissvarīgākā, ja jūs gribat pārvākties uz Norvēģiju. Katram cilvēkam ir savs super specifiskais variants, un tajā mājaslapā ir atrodām 99% no viņiem. Un tīra piemēra es jums gribu parādīt, kā atšķirās, teiksim, dažādiem cilvēkiem nosacījumi, kādus dokumentus vajag. Tā, un tā maģiskā vieta ir udi.no. Ja pārtulko latviski, udi nozīmē imigrācijas dienests vai kaut kas tam līdzīgs. Un man jau te ir uzslēgts, no sākuma jūs viņu atvērs, jums ir rādīsies nošk, pārslēdz uz englišu. Šitā viss augšējā rinda uz jums attieksies pēc tam. Tagad, kas jums ir svarīgi, ir checklists. Checklists ir pirmā lieta, kas jums ir vajadzīgs atvērts, tāpēc lai jūs saprastu, kāds dokuments jums vajag. Un tā tad atveram checklistu. Un, kā es teicu, te ir milzum daudz variantu. Vai nu ģimene pārcelšanās, darbs, darba atjaunošana, visitor, citizenship, LPR varianti. Tā kā dubļi un zem katra varianti vēl vairāk varianti. Un, piemēram, pēc ko es teicu par sezonas darbiem. Tātad, sezonas darbi, vai ne? Tā kā jūs atver checklistu, jums jāievad no kuras valsts jūs esat, tāpēc kā katrai valstī tas var būt savādāks. Un kā jau Latvijā ir specifiska situācija, tad mums ir pilsoņi un nepilsoņi. Lai cik smieklīgi nebūtu, angliski tulkojas nepilsoņu pasis kā alien pasportu. Un tie, kas ar to saskarās pirmo reizi, ir šokā, kāda alien starp mums dzīvo. Tātad pa sezonas darbiem, kāpēc es viņu minēju kā piemēru, ka tur ir vienkāršāk uz to atbraukt. Te var izlasīt, kas ir vajadzīgs. Tīri praktiski, ja tu paskaiti, kas tev ir vajadzīgs, ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lietas tavā checklistā. Un tagad mēs paņemam vienkāršam strādniekam, kas ir vajadzīgs skilled worker. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jau 10 lietas, vai ne? Tāpēc sezonas strādniekiem ir vienkāršāk atbraukt un no viņiem daudz ko mazāk prasa. Neteiksim, ka tur būtu milzīga atšķirība, bet, kā es teicu, ja tu atbrauks kā sezonas strādnieks, tu vari visus papīrus jau sakārtot, tev jau būs D numurs un tā tālāk.
Bet par to visu mēs bišķi vēlāk parunāsim. Bieži vien, kad cilvēki atver šitās valdības mājaslapas, cilvēki satraucās. Un, ja jums rados satraukums, jūs kaut ko nepaspēj izlasīt, jūs kaut ko pārprat un tā tālāk, tāpēc paskatās vienā dienā, atslābinās. Un tāpēc tas checklists ir rakstīts, ka jāizprintē, jo vienkārši tā kā jūs esat sastresojušies, jūs jau kaut ko palaist garām. Ir tāds world definitions, jo, teiksim, es arī nezināju, ka es meklēju checklistā, es nesapratu, kas ir skilled workers. Nu, tas sameklējam. Skilled worker. Tātad, ja, lai skaitītos skilled worker, jeb tāds zinošs strādnieks, tev ir jāpabeidz vismaz 3 gada, nu, tas ir tā kā mums arodskolas palielam. Tepat ir minēts piemērs, un tas ir galdnieks, carpenter. Tas super atbilst tieši tam, ko mums vajag. Jo, ja tu bez šito definīciju, tu nesaproti, kāda atšķirība ir starp strādnieku un starp workeru un skilled workeru. Checklist skilled worker. Ok, tātad skatāmies. Ko mums vajag? Protams, persona apliecinošs dokuments, jeb pase. Kas man patīk šitai lapā, viņi ir izstrādāti cilvēkiem, kas ne visu var zināt, un tāpēc te uzreiz ir, teiksim, pase, uzspiež uzreiz. Un tad te ir paskaidrojums, ja jums tas viss interesē. Bet tāpēc es saku, jums tam pašam jāiet cauri. Es varu kaut ko nepaspēt izskaidrot, man kaut kas var likties acīm redzam, un tāpēc es pat par to tēmu nepieskaros. Dokumenti, kas jums ir vajadzīgi. Pase, no šitā paša portāla izprintēts un parakstīts forma, tāpēc, ka viņiem vajag jūsu oriģinālo parakstu. Tātad pases bilde, man pat viņi neskapēc nepaņēma. Un tālāk ir pierādījums, ka jūs kaut kur varat dzīvot. Kā es teicu, ja jūs par to gribat sīkāk, paši atrod un izlas, kas tas ir, bet es jums vienkārši tās pamatlietas nosaucu. Un man patīk šitas punkts. Documentation which shows that the pay you have been offered meets the requirements. Tiešā tulkojumā tas būtu dokuments, kas pierāda, cik jums maksās un ka tas ir vismaz pēc minimālās algas standartiem. Jo tas viņam ir īpaši svarīgs vietās, kur ir union, jeb arotbiedrība, jo tur viņiem diezgan stingri ņem cauri, kā nav tā kā Latvijā, kā imigrants atbraucot, viņam sanāk lielāka alga nekā vietējiem. Šitai tas ir uztaisīts, ka lai vismaz minimālo maksā, bet nevar maksāt arī mazāk kā vietējiem, tā kā jābūt vienā līmenī. Un tad ir, protams, documentation of your education, tas ir vienkārši attestāts, ko jūs ir pabeiguši. Un šis ir tas punkts, kas Norvēģiem baigi patīk, ka, ja tu vari pierādīt, ka tu esi strādājis, un tas latviski sauktos attests, manuprāt. Un tas ir vienkārši brīvā formā uzrakstīts, kā darba devējs vienkārši angliski uzrakst, tur cilvēks tāds un tāds ir strādājis pie man no tā līdz tām datumam, un paraksts un kaut kāda referents, kur viņš jau ja ir šaubas, tad viņš jau vienkārši paskatīties tāds uzņēmums un mēģināt uzzvanīt un paprasīt, vai tiešām tur ir strādāts, bet realitātē nav dzirdējis, ka kāds zvanīt. Un tad ir CV. CV arī jums vajag paskatīties, kā smuki noformēt, jo bez CV būs grūti to darbiņu atrast, un šitā paša vienkārši izprintēts un parakstīts tā, lai jūs pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. No šitā viss saraksts, kas ir svarīgi, izglītības dokumenti. Vislabākais ar šitiem izglītības dokumentiem, ja jums ir oriģināls līdz, un ja jums ir angliski iztulkot kopiju un notariāli apstiprināts, ka tas ir pareizi pārtulkots, tad vispār nekādi jautājumi nevajadzētu būt. Un ar tiem pašiem tulkotiem dokumentiem, ja jūs vēlāk gribat, jūs varat ņemt un jau apstiprināt savējos diplomus šeit Norvēģijā. Un jā, nākamais, kas arī pavisam noteikti nav maz svarīgi, ir waiting time, jeb gaidīšanas laiki. Tagad jūs atbrauc šeit, jums jau vajadzētu būt tā kā skaidram, kur jūs strādās, jo savādāk jūs Norvēģijā nevarēs dzīvot ilgāk pa pusgadu. Tie gaidīšanas laiki jūs no sākuma, teiksim, jūs piereģistrēsies, aizpildīs visu, ko no jums prasa, un pēc tam tur būs saraksts vietām, kur jūs varat reģistrēties, un jūs atradīsiet tuvāko sev, un pēkšņi var izrādīties, kā bija arī mūsu gadījumā, ka jāgaida pusgadu, un tad uzreiz, wow, kā, man ir jāsakārto dokumentu, un man ir tikšanās tikai pēc pusgada. Bet nevajag satraukties. Jums iedos pagaidu numuru, kas saucās D-numeri, un tas būs tā kā jūs pagaidu personas kods šeit Norvēģijā, pēc ko jūs identificēs sistēmā un tā tālāk. Un ar to vien, ka jums ir
izprintēta izziņa, ka jūs esat pieteikušies UDI, un ja jums ir darba līgums, jūs jau varēs iet un sākt strādāt, un jūs varēsiet arī ar tiem pašiem papīriem aiziet uz banku un paprasīt, lai atver kontu. Un ir pilnīgi normāli, ja šeit konti jums atvērs līdz 2-3 mēnešiem. Un kā es teicu, ja jūs reģistrējaties kā darba meklētājs šeit, un jums iepriekš nav nekāda darba pieredze Norvēģijā, viņi jums atļaus dzīvot šeit pusgadu, bet tai pašā laikā viņi arī prasīs, lai jūs pierādāt, kur jūs dzīvosiet un no kādiem līdzekļiem jūs dzīvos. Bet neviens nav aizliedz ceļot uz Norvēģiju. Un, ja jums ir kaut kāds čomaks, kur palikt, vai arī, teiksim, jūs te ķipa ceļo un kaut kur ar teltīm vai vēl kaut ko, un pēkšņi atrodat vasaras darbiņu, tad jūs uzreiz var reģistrēties. Es šeit pārvācos 17. gadā, un man tā situācija bija savādāk. Un tai dienā, kā es atbraucu šeit, man jau darbs bija zināms, ka būs, un darba devējs man vienkārši palīdzēja visu šito aizpildīt. It kā tur nekas sarežģīts nav, bet, zini, tikko tu esi pārvācies, tev ir papildus ekstra stress, un tu kaut kādas kļūdas pieļauj. Tā kā es vienkārši uzticējos darba devējam, viņš man palīdzēja viss aizsūtīt, pieteikties un tā tālāk. Un tikai tā, ka jūs reāli dabūs darba līgumu, tad jūs vienkārši ņem un piereģistrējās UDI. Līdz tam brīdim, ja jūs te dzīvos, jūs kā turists te mierīgi dzīvo, neviens neko nezinās, neviens neko neuztrauksies par jums. Un tā kā jūs jau būs sarunājuši darbu, tad burtiski uzreiz tāpat momentā ņem un piereģistrējās UDI, un tad jau tālāk jūs redzēs, kas notiks. Un mēs personīgi uz ko pieļauju lielu kļūdu, ka mēs paņēmām vienkārši tikšanās laiku un domāju, ja jau sievi pieteikt, tad uzreiz arī turpat paņēmis arī bērns piereģistrēs. Bet nē, mūs vienkārši izraidīja ārā, tāpēc ka katram cilvēkam ir savs pieteikšanās laiks. Tā kā ir standarts gadījums, ka no sākuma pārvācas vīrietis un pēc tam tur sieva bērniem, tad arī, ka sieva pārvācas, vajag sievai atsevišķu tikšanās laiku un katram bērnam atsevišķu tikšanās laiku, jo neviens neskatīsies, ka jūs ir visi no vienas ģimenes, vienkārši papīrs ir papīrs un viss. Katram papīram ir atvēlēts savus 10 minūtītes, un tas bija baigi stulbi, tāpēc, ka man sanāca, ka bērns es piereģistrēju Norvēģijā kaut kādu 8 mēnešu atšķirību. Bet kas ir otra lieta, ka kaut vai bērni nav reģistrēti UDI, jūs viņus tik un tā var sūtīt uz skolu jau šeit. Pa lielam uz skolu jums ir jāsazinās ar komūnu, un uz skolu jau jūs viņus sūtīt, kaut arī jūs paši līdz galam nav visu papīru sakārtojuši. Viņiem te man tā politika baigi patīk, ka grozies kā grib, bet bērns var tikt pie izglītības, pat ja senčiem tur ir kaut kādas problēmas. Viņi pa priekšu paņem bērnu skolā, sāk viņi skolot, mācīt visu pa velti. Un pēc tam tikai risina, kādas tur tās problēmas rodās. Un nākamā obligātā vieta, kur jums jāiet, ir skatetāten, jeb arī nodokļu inspekcija. Jo tur jūs vissvarīgākais, kas ir jūs dabūs D-numeri, kas ir pagaidu personas kods. Un tā kā jūs dabūs D-numuru, jūs varēs arī pieteikties uz takskarti, jeb arī nodokļu kartiņu. Tātad, kā vienmēr, atrodam, kur pārslēgt uz angļu valodu, un tad te augšā uzreiz ir nodokļi, dūtīs, bla bla bla, un iet uz foreign, jeb ārzemniekiem. Un no sākuma jūs izlasat to lapiņu, bet to jūs paši izlasat, kas tur ir rakstīts. Tur ir aprakstīts, kas ir D-numurs un ko to dara. Īsumā D-numurs ir vienkārši tā kā pagaidu numurs, ja jūs gribat dzīvot Norvēģijā un strādāt līdz 6 mēnešiem, vai arī, ja jūs nav sakārtojuši kaut kāds papīrs līdz galam un nav dabūjuši ID numuru, tad jūs var dzīvot kaut kāds dažus gadus ar to D-numuru. Viņi it kā saka, ka tie numuri ir ļoti līdzvērtīgi, un tā arī jūs pat var savu uzņēmumu atvērt, jums var būt mašīna, māja, UTT, bet realitātē tas ID numurs ir diezgan svarīgs, jo tas pierāda to, ka jūs gribēsiet šeit dzīvot ilglaicīgi. Sāksim ar D-numuru, te jūs vienkārši iet Norwegian Identification Number, un tālāk jau būs D-number, un te ir tas, ko es pat pateicu, rakstīts, bet jūs, protams, izlasat visu sīk un smalki. Un tātad šeit ir rakstīts, you must do the following when you start working in Norway. Uzspiežam tur, un te ir jāizpilda tāda maza tests, tā kā anketa, kaut kas tam līdzīgs, un es pamēģinos viņu aizpildīt interesi pēc. Vai jums ir darbs? Redz, tātad šeit arī viss sākas ar darba iegūšanu. Citizenship EU, protams, vai jums ir? Jūs droši vien nebūs tagad, jūs šito pildīs. Te jāizvēlas, te vienalga, ko jūs izvēlas, es uzspiedīšu ilgāk. Un tātad šeit ir forši uzrakstīts, kas jums ir vajadzīgs, lai dabūtu jūsu tax deducation, jeb nodokļu kartiņu. Jūsu employer, tātad jūsu darba devējs, pasūta
karti. Man no sākuma bija tāda tīzla situācija, ka man it kā apsolīja darbu, es atbraucu šeit, un tad man pateica, ka darbs būs tikai pēc mēneša, jo kaut kāds darījums nobruka. Es gāju uz citu aģentūru, viņi man iedeva līgumu tikai uz 6 dienām, bet tas līgums bija pietiekams pamats, lai es varētu pieteikties šitam D numuram. Man jau tas 6 dienu darbs bija beidzies, bet kamēr es sēdēju mājās, es tikmēr varēju sakārtot pārējos papīrus. Tātad galvenais ir 4 lietas, lai jūs darba devējs aizsūt uz skatītāteni, ka jums vajadzēs to karti. Jums jāizpild šitās RF 1209. forma, jums ir jābūt pasē līdz un jums jābūt kontraktam, darba līgumam. Tālāk jau īstenībā vislabākais, ja jūs uz vietas labāk patēlo muļķi un pārpras viņiem viss, varbūt tur kaut kas ir mainījies. Bieži vien tie inspektori vienkārši jums palīdz un izstāst, kā ir vienkāršāk, kā ir ātrāk. Un pie D numura baigs svarīgais punkts bija, ka kamēr jums nav D numurs, jūs nevar atvērt bankas kontu. Bieži vien, ka vietējie darba devēji negrib sūtīt uz ārzem bankām, bet ja arī viņi sūta uz ārzem bankām algu, tad viņi citreiz prasa par to, teiksim, man ir prasīts tur 500 kronas, ķipā par to, ka grāmatvedēji iečakarēs un manuāli jāpārsūt naudu un tā tālāk. Tāpēc pirmais mēnesis ir tā kā ir. Viņš ir jānodzīvo, kamēr jums atsūt D numurs, un tā kā atsūt D numuru, tad jau jūs var iet uz banku, bet, kā es teicu, arī banka var čakarēties, un banka var līdz 2 mēnešiem tur vilkt garumā un prasīt šo un to. Tāpēc tas pirmais moments ir tā jāpārdzīvo. Bet kas ir svarīgi un ko jūs redz, ka to visu var atrast reāli 10 minūšu laikā. Un šitas te video jums vienkārši der kā mazais špikerīts, un es atgādinu, apakšā būs atkal link uz visiem šitiem saitiem. Es būtu bijis tik super laimīgs, ja kāds būtu uztaisījis šitādu video, tā kā es pārvācos. Bet, kā ir, tā ir. Tagad vismaz jums personīgi būs vieglāk, ja jūs gribēs pārvākties. Bišķiņ vēlāk mēs izies ielās, un es jums izstāstīšu pārējos noderīgos faktus par mājokļiem, un tagad es jums parādīšu, pa kādām naudiņām jūs var kaut ko te izīrēt. Latvijā ss.com, šeit Norvēģijā viss grozās par un ap fin.no. Tātad ieejam fin, tātad šeit uzreiz jūs redz ikoniņu Eindhoven, te uzslēdz uz video til laie, jeb arī īrēt. Lai jums ir aptuveni saprotamāks, es vienkārši paņemšu, uzspiedīšu tulkot English valodā, property to rent. Tātad atzīmējam, mēs ir Vestfold un Tonsberg. Un, lai būtu interesantāk, uzspiedīs arī Sandefjord, jo tas ir burtiski 10 minūšu brauciens. Tā kā mēs brauc šurp un mums nav daudz naudiņas, uzreiz uzspiežam no zemākās uz lielāko. Ko mēs redz, protams, bet alt plasering, jeb arī apmaksāt reklāmu. Tas jums nav svarīgi. Mums te radās visādi dīvainie meklējumi, tāpēc, ka es aizmirsu atzīmēt, vajag enebolīgi, jeb arī atsevišķu māju, hībeli, kas ir pagrabstāvs un lēlihet, jeb dzīvokļi. Un tagad jau rādās daudz savādāk. Un jā, kas vēl ir jāatzīmē, vislētākais, protams, būs Rooms in Shared Housing, jeb kā viņš bija norvēģiski, Rom i Boleskap. Šitas ir lētākais variants, attiecīgi tiem, kas tikko pārvācas, tas droši vien būs pirmais, uz ko jūs skatīsies. Un tātad skatāmies. Maziņa istabiņa, kur jums ir atsevišķi guļama istaba, bet kopēji dzīvojama istaba, jo te ir 3 bedrumi. Paskatāmies, kas tur ir. Burtiski, kā es viņus saucu, pa guļam skapiem. Bet, pa lielam tas ir tā kā strādnieku viesnīciņai. Jums ir kur pagulēt, jums ir kur nolikt datoru, pasēdēt, uzrakstīt kādu e-pastu. Un ar to arī viss izteikts. Un, protams, tas viss izskatās diezgan bēdīgi, bet, dzīvot var. Bet kas ir pozitīvais, ko var iziet ārā, turpat netālu pastaigāties. Ir ļoti skaista vieta. Un tāds maksā 3500 mēnesī. Kas ir interesanti, paskatāmies aprakstu. Tātad šeit ir 3500 mēnesī plus strom. Tātad, kas te sanāk? Pēc apraksta sanāk, ka katrā istabā var būt viens cilvēks, tā kā nekādiem pārīšiem nemaz netraucēt. Un elektrību dala uz visiem cilvēkiem, cik tur ir nodedzināti. Bet tu jau nekad nezini, varbūt tur kaut kāds vārīs savu čaiņiku no agrā rīta līdz vēl vakar, vai ne? Un tas var notērēt daudz ko. Labi, paskatāmies nākamo. Akal 11 kvadrātmetru Tonsbergā,
3,5 tūkstoši un tādi vairāk varianti. Tā kā reāli istabiņu jūs var dabūt sākot no 3,5 tūkstošiem līdz 6 tūkstošiem. Izķeksējam ārā istabiņas un paskatāmies, kas ir, teiksim, ja jūs gribat privātas telpas kaut kādas. Privātās telpas, ir kaut kāda mini istabiņa pa 4600. Es teiktu, ka priekš atsevišķi dzīvoklī tas ir diezgan lēti. Tikko komunāliks izķeksē ārā, tad uzreiz jau tas cipars uz strauji aug, vai ne? Bet arī īstenībā Andebu, tas ir bišķiņ nostāk, mazs ciematiņš, bet priekš sākuma baigi pieklājīgi 18 kvadrātmetri, 6300. Jums ir savu mazā virtuvīt, vannas istaba un nemēbelēts. Protams, ka tur viss ir vecs un neizskatās diezko jauki, bet pa tādu ciparu jūs neko lētāk te īstenībā nedabūs. Paskatāmies kaut ko pieklājīgāk. Un tad uzreiz, visi tie cipari vienkārši attiecīgi aug. Un tikko jūs sagrib kaut ko, kas nav pagrabstāvot, tad tie cipari atkal uzreiz iet uz augšu. Mazs smuka mājiņa. 2 guļamistabas. Mašīna, kur nolikt. Protams, viņi ir tukši, bez mēbelēm, veci virtuvi. Un jums jāskatās īstenībā pēc līguma, teiksim, kurš ir atbildīgs par plīti. Jo mums bija, ka noplīs plīti, mēs saka, ka vajadzētu nomainīt. Pēc likuma sanāk, ka šitās virtuves mēbeles un viss iekārtas, kas ir, ja kaut kas saplīst, īpašniekam jāmaina. Izrādās, mēs nebija izlasījuši līgumā un sanāca, ka nebija iekļauts līgumā iekšā tieši tā plīta, un tāpēc mums plīti jāpērk par savu naudu, bet, protams, arī mēs vāksies ārā, mēs aizvāksam visu plīti, jo līgumā viņi nav iekšā. Un jā, šitas arī viss ir tāds vecs, ne? Bet, tādu ciparu jūs redz, vienmēr ir jālās apraksts, un te aizliegts būt mājdzīvniekiem, un maksimāli 2 dzīvotāji. Tā kā pa lielam tas ir kaut kādam pāritiem varbūt vai kaut kāda tur čomaka. Jo šitie ir tīpaši Āzijas imigrantiem, ka viņi tur var arī visi ģimeni salīst 10-15 cilvēki, tāpēc viņiem ir diezgan strikti tie noteikumi. Un es par to arī vēlāk stāstīs, bet liekas, ka jūs var atļauties bišķiņu vairāk īret, vai ne? Bet sanāk, ka jums vajag apmēram 2-3 mēnešu apmērā depozītu maksāt. Pieņemsim, šitas ir smuks kaut kāds dzīvoklīts, vai ne? Un sanāk, ka jums vajag uzreiz samaksāt depozītu. Depozīts parasti standartā ir 3 mēneši, tad jums vajag 18 000, lai tiktu tur iekšā. Un kā te ir rakstīts, ja jūs domā vienkārši atbraukt un piepelnīties un pēkšņi jums vajag 1500 eiro tīri samaksāt, ko jūs kaut kad varbūt dabūs apakaļ, par to ļoti daudz neaizdomājas. Tāpēc es vēl vienreiz atkārtoju, sezonālie darbi ir super sākums, lai jūs vispār kaut ko te sāk darīt. Labi, šitas viss bija viena cilvēka variants. Tas paskatāmies tagad, kas varētu uz ģimenēm attiekties, teiksim, ar 2 guļamistabām. Un uzreiz sākās. Tikko ir 2 guļamistabas. Starp citu, viņiem tāda interesanta nianses, ka skait, cik dzīvoklī guļamistabas. Viņiem neinteresē, cik istabas ir kopā. Teiksim, manā mājā skaitās 2 guļamistabas, 2 dzīvojamās istabas un virtuve, bet tik un tā tas izīrējās kā 2 guļamistabu dzīvoklis. Un tātad, tikko jums vajag 2 atsevišķas guļamistabas, teiksim, ģimenā bērniem, tad uzreiz ir sākot no 10 000 mēnesī. Tā vēl ir salīdzinoši laba cena, teiksim, pa ciematiem, te apkārt stoke, revetāli. Tas viss ir kaut kā 10-15 minūšu brauciena attālumā. Ja izķeksē ārā un paliek tikai, kas ir pilsētā, tad uzreiz sākas 12 000, 13 un tā tālāk. Līdz 14-15 000 mēnesī pa 2 un 3 istabu dzīvokļiem. Tā kā es iesaku arī, teiksim, ja jums ir ģimene, es iesaku skatīties vairāk tur uz 15 minūšu braucienu rādījus. Jūs dabūs reāli ciematā, bet katru mēnesi jūs ietaupīs 4000 kronas. Un katrā ciematā, jebkurā gadījumā, būs bendārs un būs skola. Tas arī īsumā par īres dzīvokļu cenām, un izejam ārā, es jums pastāstīšu vēl pāris interesants fakts. Saiti mēs atradām, cenas mēs apskatīju. Tagad es jums pastāstīšu par pāris niansītēm, kas ir jāzina par tādu Norvēģiju mājokļu īres tirgu. Pirmā lielā lieta, ko jūs saskarsies, kas visiem vienmēr ir problēma, jebkurš no mājokļu īpašniekiem jums paprasīs depozītu, un tas parasti ir 2-3 mēnešu
apmērā. Tātad pat, ja jūs īrē istabiņu par 4000, tas tik un tā pēkšņi ir, ka jums vajag uzreiz 12,000, tas ir, plus mīnus 1000 eirika, vai ne? Bet, ja jums tāda nauda metaties, jūs droši vien pat nebraukt uz Norvēģiju. Tas arī ir viens no tiem mega iemesliem, kāpēc es jums teicu, ka visvienkāršāk jūs sāk darbu ar sezonas darbu. Būs laiks kaut ko iekrāt, un ja jums iepatiksies, tad jūs varēs arī vienkārši palikt pavisam te dzīvot. Otra lieta, kas ir šito depozītu, absolūti nekad neskaita pa taisno cilvēkam. Šeit ir tāda lieta, ka ir speciāli bankas konti uz depozītiem, un tur ir jāuzskaita. Un tam depozītu kontam netiks ne saimnieks klāt, ne jūs klāt. Tajā brīdī, kad jūs satiekas, vienojas, ka īrēs un apmierināta cena un visiem pārējiem, jūs parakst līgumu, un bankā jums atvērs speciāli depozītu šito te kontu, un tu tur uzskaitīs naudu, un to naudu vienīgais veids, kā var dabūt ārā, ir tā, ka jums beidzās īres līgums, un ka jūs abi divi ir pateikuši, ka jā, mums līgums ir beidzies, nekādas saistības nav, un tad jums to naudu banka atgriezīs. Ļoti bieži ir tas, ka cilvēki zina pa depozītu, bet viņi nezina, ka tos depozīts neiet pa taisno saimniekam, un pēc tam saimnieks, ko es neko nezinu. Jo bieži vien ir, ka šito izmanto tīri uz imigrantiem, jo migrants jau, kad grib depozītu, tā kā pārvācas, un, teiksim, ja jums viss apnīk, jūs brauc apakaļ uz Latviju, tad jūs nesagaidīs, kamēr to depozītu atdos, vai ne? Šī ir normāla valsts, un te, protams, visu to depozītu varēs pēc tam iztiesāt, juridiskā veidā dabūt apakaļ, bet tas aizņems laiku, un neviens jau negaidīs, kamēr jūs to depozītu atdabūs, vai ne? Tāpēc atcerās, depozīts iet uz speciālu bankas kontu, tas nepārskaitās saimniekam nekādā gadījumā. Un kā vienmēr, kas rodas ar pieredzi, pirms jūs sākat kaut ko īrēt, demonstratīvi sabildē, paskatās, vai nav grīdā iesituma, paskatās, vai kaut kur krāsa nav nolobījusies, kādā stāvoklī krāsas un tā tālāk, vai ne? Vai flīze nav kaut kur atlekusi, vai kaut kāds silikons ir pusatlups vai vēl kaut kas. Ja jūs to neizdarīs, arī pastāv diezgan liela iespēja, ka viņš pateiks, šitas te saskrāpēja grīdu, vēl kaut ko, un atkal jums depozītu neredzēt. Tā kā tāda pāris sīkumiņi jums reāli saglabās ļoti daudz nervus. Un kā vienmēr jums uzsākot ir vissarežģītākā situācija, tāpēc, ka, gluži vienkārši Norvēģi saskatās, ja tu ir viena situācija, ja tu esi strādnieks, vai ne, un tu meklē sev otro dzīvesvietu, vai arī, ja tu tikko esi atbraucis un tu strādās, tu pelnīsi naudu, un daudzi nemaz negrib izīrēt tādiem imigrantiem, vai ne? It sevišķi viņi negrib izīrēt tieši tādiem, kas nu pat pārvācās, jo, visādi gadās. Es pats zinu diezgan daudz latviešu, kas te ir nostrādājuši gadu, un viņi vienkārši apnīk šitās viss čakars, un viņi aizbrauc kaut kur citur pelnīt naudu. Nākamais sīkumiņš, kas var daudz ko izmainīt, ir tas, cik jums, protams, ir parking space, jo to uzreiz arī vajag apskatīties, jo šī Norvēģija, jūs, teiksim, dabū kaut kāda, paskatās pēc sludinājuma forša lēta istabiņa, visi jūs apmierina, interjers, visi forši, bet izrādās, ka tā māja kaut kur uzbūvēta kalnu pusē, vai ne, un tur nav parkings iekļauts. Jums vienkārši var gadīties, ka tas ir privātais rajons, uz ceļa ārā nevar mašīnu atstāt, jo ceļa ielas ir šauras, un ir pat mājas, kuri parkings iekļauts, bet parkings ir burtiski 10 minūtes ar kājām jāiet, tad, kāda jau vairs jēga no viņu, ne? Un šeit ir tāda niansīta arī jums ir obligāti jānoskaidro, ja ir zālājs, kurš viņu pļauj, pa ziemu, kurš sniegs čūrē, vai viņš grib, vai mājas īpašnieks grib, lai jūs palīdzat darbiem, vai visi iekļauts cenā. Lielās lietas, ko šitai ir atšķirās no Latvijas, ir jums jāmaksā reāli ir elektrība, un internets pa lielam, un īri, protams. Pārsvarā te viss ūdens ir uz boileriem, tā kā tas iet zem elektrības, un liela daļa no mājām arī apsilda tikai un vienīgi elektrību. Ja jums ir krāsa, es to uzskatu pa bonus, citu to uzskatu pa čakarēšanos, bet tas reāli, tā kā ir ritīgi augstie ziemas mēneši, ļoti salētina jūsu dzīvošanu. Vienkāršāk, protams, ir, ka jums visi forši sasildīts uz elektrību. Tā kā mums, teiksim, vasaras mēnešos tur ir pats 900 kronas vai 1000 pa elektrību. Pa ziemas mēnešiem var būt 3,5, pat 4000, tāpēc kā elektrība iet uz urā visās pusēs, un mums ir reāli tikai apsilde vannas istabā grīda uz elektrību, bet ja mums būtu pilnīgi viss mājas elektrība, tad tas būtu reiz 4. Tiksim, es pat zinu mājas, kur elektrībā viņi samaksā 6-7 tūkstoši mēnesī, tāpēc, ka viņiem nav citu veidu, kā apsildīties.
Un pa ūdeni šitai nav jāmaksā, un kanalizācija tas ir iekļauts cenā 99% gadījumu. Un nākamā liela atšķirība, kas jums jāzina, ka īrē šitie, viņi reāli šķiro atkritumus, un šķiro viņu atkritumus diezgan smalki. Un ja jūs visus metīs restofāli, jeb jauktajos atkritumos, tad bieži vien saimnieks vienkārši paver vaļā, paskatās, kas te notiek, zina. Jo restofāli viņiem ir visdārgākie, un tāpēc viņi tos jauktos atkritumus īpaši citīgi pieskat. Un tāpēc tie obligāti jāšķiro. Es zinu, ka man pašam to no sākuma bija problēma, bet, laiki piešaujies pie visu kaut ko. Arī, protams, jānoskaidro jums pa internetu. Citur skaitās internets iekļauts, bet izrādās, ka jums jādala tas internets starp saimnieku, jums, viņu 2 bērniem, kas spēlē no agra rīta līdz vēl vakaru un tā tālāk. Tāpēc bieži vien gadās, ka tas internets ir labāk lietot mobīlo internetu. Lai pievilkt internetu, jums arī vajag saimnieku atļauju. Un, ja jūs paņēmat pats uz sevi internetu, tad tas ir jārēķina vismaz 800 līdz 1000 kronas mēnesī atkal klāt, vai ne? Tāpēc no sākuma liekas, kas tas ir sīkums internets, bet īstenībā tagad mūsu modernā laikmetā bez interneta dzīvot, tas ir diezgan dīvaini. Jā, ok, tā, hādē. Super. Tagad redz, kā interesanti sanāk 98-gadīgs onkuls. Es šitie pastaigājos tagad gar kaut kādu pansionātu, un 98-gadīgs onkuls vienkārši sagribējās ar mani aprunāties, vai ne? Pasauc, paprasīt, kas es ir, ko es daru un kā iet, un vienkārši. Es personīgi nesaprotu to, ka cilvēki saka, ka ziemeļnieki atturīgi. Viņi ir tieši tādi paši cilvēki, kā mēs, viņi vienkārši neuzbāžās, jo viņi respektē tavas robežas. Nevajag, teiksim, viņiem arī uzbāzties, bet ja jūs redzat, ka cilvēks pasmaida, pasveicina, tad droši iet un runājas. Un tāpēc nevajag jaukt to ziemeļniecisko atturīgumu ar to, ka viņi būtu nelaipni cilvēki vai vēl kaut kas. Viss takskārda, viss pārējos reģistrācijas dokumentus jums sūtīs uz adresi, kur jūs īrējat. Un tās pašas vēstules tieši ar to adresi kalpos pēc tam kā pierādījums tam, ka jūs tieši tur arī dzīvojat. Jo īres līgumu tu jau var uzrakstīt kā grib, viņiem tas nav oficiāli nekur reģistrēts. Un tos var viegli viltot. Tas, ka valdības dokumenti aizgājuši uz to adresi un jūs viņus ir saņēmuši, tas kalpos pa pierādījumu, ka jūs patiešām tur dzīvo. Un tāpēc šeit parādās tā lielā nianses, ko ļoti daudz nezinu, un tāpēc viņiem ir ļoti daudz problēmas pēc tam. Uz mājas paskastītēm obligāti jābūt uzlīmētām jūsu vārdam un uzvārdam. Un nebrīnos, tas nav tāpēc, lai jūs atrastu un sadot pa ģīmi. Tas ir vienkārši tāpēc, lai zinātu, kur iemest pasts, jo viņiem ir bieži pieņēmis, teiksim, tā kā es šobrīd esmu atnācis, viņiem te, lai pastniekam nav jāmeklē visas mājas, ir vienkārši šitāds te vietiņa zem jumta, kur viss pasts samest iekšā. Un, lai vienkārši zinātu, kurā mājā, kurš dzīvo, tur jābūt vārdam, uzvārdam. Nebūs vārds, uzvārds, jūs pasts viss aizies apakaļ un jūs brīnīsies, kur ir jūsu reģistrācija un tā tālāk. Es jums nerādīšu tūmu, nav pieklājīgi bez viņa atļaujas par to filmēt, bet jūs redzat, uz pilnīgi katrs paskastīts ir vārds un uzvārds. Un tas ir arī tīri no drošības aspekts, jo, ja ir kaut kāds ugunsgrēks vēl kaut kas, tad viņi meklēs tieši tik cilvēks, cik ir uz tās paskastīts virsū. Jūs izierēt tikai vienu mazu istabiņu un pēc kaut kāda pusgada pārvācas. Te ir speciāls dienests arī, kur jums ir jāpazvan un jāpārreģistrē, ka viss pasts ies uz turieni. Iesākumā kaut vai tā pašā skatetātenā jāpārliek ir un jāpārliek arī postenā ir, uz kurien jums ies viss pasts. Un kā vienmēr veidojot šitās epizodes, bija diezgan daudz lietas, ko es reāli biju aizmirsis. Es tikai rokoties cauri ļoti daudz ko no šitā viss atcerējās. Tā kā īstenībā man personīgi arī ir interesanti veidot šitādas video. Ja es pats būtu zinājis, cik tas ir sarežģīti, es varbūt padomāt vai vienkārši pārvākties uz kādu Eiropas Savienības valsti. Jo, ja kādam ir jaunums, tā Norvēģija nav Eiropas Savienībā, bet viņi ir Eiropas tirdzniecības zonā. Jā, ja man izdevies tā, kā es to vēlējos, tad jums ir vismaz radies tāds lielāks priekšstats par to, kas jums būs vai nebūs vajadzīgs. Ja jūs redzat kaut kādu jautājumu apakšā, tad pacenšās draudzīgi viens otram uz to atbildēt. Kā vienmēr arī informāciju jūs var mēģināt filtrēt un smelties no visādām Facebook grupām, jo viņas tur ir vienkārši kaudzēm. Sākot tā Latviešu Norvēģijā, tad ir Latviešu Norvēģijā bez mīkstinājumu un garumzīmēm, tad ir Latviešu Norvēģijā numur 1 un bla bla bla. Tur
bezmaz katrai komunai savu latviešu Dramene un latviešu Vestfoldā un kas tik vēl tur nav. Bet tais grupās, kā vienmēr, tur liekas, ka tu hienbarā iegājis, lai gan anonimitāte tur nav nekāda, bet tik un tā cilvēki. Viņiem liekas, ka viņi baigi dīvāni karavīri un tur viss noliks un tā tālāk. Tāpēc es vienmēr aicinu, esiet cieņpilni un nevajag irties, vai ne? Tomēr ir daudz patīkamāk un liederīgāk, ja mēs palīdzam viens otram, nevis norejam no galvas līdz kājām. Šitā sērija sanāk diezgan gara un diezgan tāda tehniska. Es arī gribēju viņu uztaisīt tīri tā kā tehnisko sēriju, tā lai cilvēkiem, kas interesējas par Norvēģiju, reāli ir kaut kāds atskaites punkts, no ko sākt vākt materiālus vai iekrāt bišķiņu naudu, lai jūs te var pilnvērtīgi pārvākties. Pēdējā lieta, ko es gribu pateikt par mājokļiem, nevajag arī smādēt mājokļus, kas ir bišķiņi nost no pilsētas, jo Norvēģija atbalsta to politiku, ka te ir daudzas mazākas mācību iestādes. Tāpēc no vienas puses var gadīties, ka jūs esat laukos, stepā vabolītēm braukā. Pie ko es paliku? Tā kā var gadīties, ka jūs reāli dzīvojat kā laukos, tur kaut kā 10, 15, 20 km ārpus pilsētas, bet tai pašā laikā šī nav pats apdzīvotākā vieta. Tur ir kaut kāds mājiņas, kaut kāds ciemats, ko man te aiz muguras autobusu pieturs, tur ir kaut kāds mājiņas. Bet, ja pagriežos, es jau uzreiz redzu, ka burtiski turpat ir arī bendārs. Un bendārzā viņiem patīk 2-3 grupiņas taisīt, maksimums 4. Tagad principā sanāk, katrā ciematā, kur ir vismaz pāris 100 iedzīvotāji, ir reāli vismaz viens bendārs un vismaz pamatskola. Nu, lūk, un šitā Norvēģijā parādās visi jaunie kvartāli, vai ne? Turpat var redzēt no sākuma izspridzināts klints, tā lai vispār ceļu var uztaisīt, un tieši dēļ visiem tiem klintiem un akmeņiem te nebija pirms tam nekas darīts. Te bija vienkārši pamests meža nostūrīts. Lai gan tieši burtiski aiz muguras ir 20 metru tālāk šosei. Šitai būs jauns smuks kvartāliņš, ne? Bet ne par to es jums gribēju pastāstīt. Tagad es jums izstāstīšu par telefonu numuriem un kāpēc tas ir svarīgi un ko tas atšķirās no Latvijas. Tātad Latvijā pa lielam ir stipri pie kājas, un jūs var visās valsts iestādēs uzrādīt kādu numuru grib, un reāli neko tas neatšķirās, un katrai iestādē var uzrādīt savu numuru, tur sapērk zelta ziltiņas vai kas tur vēl ir palicis ap priekšapmaksas, un neviens jums pakaļ nedziedās. Šeit Norvēģijā ir pavisam savādāk. Šeit ir super svarīgi, lai jūs dabūtu pēc iespējas ātrāk savu Norvēģu telefonu numuru. Un pārsvarā jums neviens nedos telefonu numuru, ja jums nav D numurs. Varbūt, ka ir vairākas tās firmas, bet es zinu tikai vienu, kam ir priekšapmaksas kartes, un tas saucās MyCall. Bet pēc svarīguma tas ir īstenībā viens no pirmajām lietām, ko jūs izdara. MyCall priekšapmaksas kartiņas jūs var nopirkt principā lielākā daļās kaut kādos kioskos, tur 7-Eleven un kur tik vēl nē. Pat ja jūs vēl ir darba meklējumos, būs daudz labāk izskatīsies, ja jums būs Norvēģi telefona numurs, nevis jāzvan uz Latvijas numuru. Un otrkārt, kas ir vēl svarīgāk, tikko jūs dabūs darba līgumu, jūs uzreiz var reģistrēties UDI, to, ko es jums pirms tam rādīju, un tur arī vajadzēs jūsējo telefonu numuru piereģistrēt, un pēc tam, lai dabūtu banka ID, jums vajadzēs telefonu, un jums vajadzēs reāli to numuru piereģistrēt. Visas firmas pārsvarā dod jums numurus, tikai tad, ja jums ir D numurs vismaz, un pat cik jūs ir tikko dabūjuši darbu un tikai sākuši reģistrāciju UDI, tad jums nav arī D numurs, tā kā visvienkāršākā opcija ir aiziet nopirkt to priekšapmaksas MyCall. Jums atkal jāpapēt viņu mājaslapu, bet cik es palasīju, tur ir pavisam vienkārši, un pret savu telefonu numuru šeit vajag diezgan nopietni attiekties, jo viņu jums vajag, lai piereģistrētos, un tikko viņš ir piereģistrēts, burtiski pēc nedēļas, ja kāds zina jūsējo numuru, viņš var vienkārši paņemt, ierakstīt 1881.no, un tur iekopējot telefonu numuru, rādās jūsu adresi. Pilnīgi jebkurš cilvēks var apskatīties. Tā kā, ja jūs tur kādam dzērumā aizsūtīs kaut kādu dusmīgu izziņu vai vēl kaut ko, viņš var pavisam vienkārši apskatīties, kur jūs dzīvo. Un kā mēs noskaidroju iepriekš, pie jūsu mājas uz paskastītes jau ir uzlīmēts jūsu numurs. Tagad var pārliecināties, ka tā tiešām ir adrese, kur tu dzīvo. Un, jā, vienvārds sakot, nevajag darīt stulbas lietas, un te nebūs stulbas seks. Tagad Norvēģijā telefona numurs jums reāli ļoti svarīgs.
Tāpēc arī vērts paskatīties, kāds tas numurs ir, lai viegli viņu atcerēties, jo burtiski katru reizi, kad jūs kaut kur centīsies ielogoties, vai arī visos veikalos, visur, kur arī jums prasīs. Burtiski visos veikalos, kur jūs ir kaut kāda kluba, biedra, vēl kaut kas, visur, pilnīgi visur jums prasīs telefonu. Un bieži vien arī visādas apstiprinājumi, izziņas, vēl viss kaut kas, tas viss ies uz jūsu telefonu, tā kā tas ir jāzina no galvas. Un reāli šeit telefona numurs jau ir daļa no tavas identifikācijas. Tas izklausās diezgan sarežģīti un briesmīgi, bet īstenībā, tā kā jūs to visu vienreiz sakārtos, pēc tam jums vispār nebūs problēmas. Es nezinu kā citiem, bet ja es zvanu no LMT Latvijas numuru uz Latviju, man ir daudz sliktāk sakara nekā tad, ja es zvanu no Norvēģu numuru uz Latviju. Vai tas ir dēļ roaming, vai vēl dēļ kaut ko, bet jā, tā tas vienkārši ir. Un pārlecot pie tēmas transports, kā jūs saprat no iepriekšējām daļām, ja tu īries kaut kur bišķiņā ārā laukos, sanāks daudz lētāk. Un tie, kas ir noskatījušies man iepriekšējo video, cik izmaksā automašīna Norvēģijā, tur bija arī atsevišķa sadaļa. Un tie jau zina, bet es atkārtos īsumā vēl vienreiz. Jūs var 1 gadu braukt šeit ar mašīnu, kas ir reģistrēta Latvijā. Bet jums ir jābūt spējīgiem pierādīt, ka jūs viņi nebrauc ilgāk pa gadu. Visticamāk, ka tā būs vienkārši kaut kāda prāma biļete vai kaut kas tam līdzīgs, ka jūs parādīt, ka jūs nebrauc ilgāk pa gadu viņi šeit. Pēc tam var dabūt kaut kādu specializēto atļauju, bet, godīgi sakot, tas ir čakars un gadu laikā jūs jau... Un mašīna nav izdevīgi atmuitot šeit. Tāpēc gadu laikā visticamāk jūs jau to mašīnu būs pārdevuši Latvijā un nopirkuši kaut ko lētu šeit. Un pa ko daudz iesmēju, bagātajā Norvēģijā es arī braucu ar 2001. gada Toyota. Kāpēc es braucu? Tāpēc, ka man viņi vairāk vajadzīga kā darba mašīna. Man nav žēl, ka es tur aizmugurē sametu instrumentus un saskrāpēju paneļus, jo jūs paši redzat, es viņu braucu tik ātri, ka man laki nolekus nost, vai ne? Es viņu reāli nopirku tikai tā kā bija izdevīgs gadījums, pa 10 000 kronām, vai ne? Kā jau praktiskie latvieši baigi daudz, nopērk kaut kādus lētos instrumentus, nopērk kaut kādu lētu mašīnu. Pieņemsim, tā kā es nopirku savu Toyota Avensis iepriekš arī pa kaut kādiem 9 000. Es viņu pa 2 nedēļas nogalēm saremontēju un nobraucu 3 vai 4 gadus. Jo servis šitai mežonīgi dārgi un, teiksim, kaut kāds pensionārs redz, ka viņam tur kaut vai 2 lampiņas izdeguši, viņš nevar iziet EU kontroli. Bieži vien viņi pārdod viņu tā kā reparašanu vai dēlebilu, bet arī neko baigi mežonīgi lētāk jūs pat tiem 10 000 nekad nenopirks, tāpēc, ka pa 5 štukām jau viņas var nodot vienkārši atkritumos, vai ne? Uz pārstrādi. Tāpēc jārēķina, ka lētākais transports, kas jūs kaut kur kustinās, ir no 15 000, un tāds, ko pašu sačinīt, ir ap 10 000. Un ja tu zini, ko meklēt, tad īstenībā tur var diezgan izdevīgs darījums atrast, un mašīna jums būs reāli vajadzīga, tāpēc, ka sabiedriskais transports iet, viņš arī nav slikts, bet jūs vienkārši pakāžat diezgan daudz laiku uz sabiedrisko transportu. Un par to arī jau man ir bijis video, tā kā, ja tev interesē vairāk tas, izpēt to video. Un sabiedriskais transports te ir sevišķa mēneša biļetēm lēts, pieejams, bet, teiksim, pamatmasas, kas man skatās, ir vīrieši un kas strādā rociņām. Ja jūs pārceļat šitā, teiksim, kā celtnieks vai kaut kas tāds ar rokām strādājoši, vai arī sievietes, kas parasti sākuma darbi kaut kāda tā kā vaskedāme, tad jums ir jānokļūst uz objektu, un jūs vienkārši pakāsīs daudz laika sabiedrisko transportu, un tāpēc tas transports jums ir kaut kāds vajadzīgs pie dibengala. Un arī visas tās brīnišķīgās vietas, kuras jums rāda ik pa laikam, kur mēs aizbrauc, tur visur pārsvarā mašīna tik var aizbraukt. Un vēl viena tāda maza atsaucīta, ko es aizmirsu pirms tam pateikt, ir dažas vietas, kur ir tāda zemāk apmaksāta darba, teiksim, kaut kādā lielākā fermā vai kaut kā tam līdzīgi pie saimnieka. Bieži vien ir tā, ka viņi maksā tur salīdzinoši maz no pirmā acu uzmetiena. Bet, ja tu paskaties, cik tev sanāk mašīna, cik tev sanāk mēnesī pa mašīnu maksāt, cik tev īri sanāk maksāt, jo lielās fermās bieži vien tu uz vietas dzīvo un lieto saimnieku transportu, tad cilvēki, kas tur saņem mazāk stundā, viņiem reāli paliek uz rokas daudz vairāk pāri citreiz, jo vienkārši viņi lieto visu, ko saimnieks iedod pa velti. Un kā jau fermās, bieži vien tur arī pārtika pa velti un gaļu var dabūt un visu kaut ko. Tāpēc vajag sataisīt visu, kā es to mīlu darīt Excelītī, un tad jūs vienkārši var paši izrēķināt, kas jums ir patiešām izdevīgākais, jo nevienmēr lielāka naudas summa
atbilst tam, kas paliek mēneša beigās vairāk pāri. Tikai jums gribēju parādīt to, kāpēc Norvēģijai teiciens, ka laiks mainās ik pa 5 minūtēm. Es burtiski šito visu vakaru filmēju, un te visur aiz muguras bija sniegs, un tagad paskatās, kas te notiek. Liekas, ka tas ir kaut kāda pāris nedēļu atšķirība, ne tikai viena diena. Lai labāk saprast par transportu, es jums pāris vienkāršākas lietas izstāstīšu par mašīnām. Un degvielas cenas reāli te mainās pa stundām, tā kā bišķi jāpiešaujās, kad viņi liet iekšā, jo pieņemsim pirmdienas rītā 6 vai 7, kad tu brauks uz darbu, viņi var mierīgi maksāt 19 kronas litrā. Burtiski 9 viņi jau maksā 24 kronas litrā, un ar to jārēķinās. Vēl tāda maza niansīt, kad tu atbrauc, tev liekas, ka šitie baigi mazie ceļi visur ritīgi tad šauri, un, teiksim, ja tu brauc pa kaut kādiem vecākiem ceļiem pa fjordu, tev var būt tikai viena braukšanas josula un kabatiņas, kur tā kā brauc pretī kāds, tu iebrauc iekšā, palaiž viņu garām vai viņš palaiž tev garām un tam līdzīgi. Bet vēl viena lieta ir maksas ceļi, un pa maksas ceļiem nevajag baidīties, viņi te saprātīgās cenās, sākot no 6 kronām un beidzot tur ar kaut kādām 11, citur ir 30 kronas, bet tad jūs brauks pa normālu šoseju, ātru un ērtu, ne? Jūs ies autopass mājaslapā, pasūtīs no turien briku, jums viņš būs iekšā mašīnā, un viņš vienkārši jums automātiski saskaitīs, un mēneša beigās vai arī, tā kā ir sakrājušies 500 kronas, atsūtīs jums rēķinu. Bet ar to ir daudz ērtāk, un ar to arī jūs varēs, teiksim, ja ir kāds prāms pa ceļam, jūs vienkārši izbrauc cauri autopasam, viņš automātiski noskenē un palaiž jūs iekšā, nekur nevajag neko maksāt. Tas ir daudz ērtāk un vienkāršāk. Man arī, redz, man pēc šitam vecam te ir Fremtids servis, bet tas pa lielam ir tieši tas pats autopass. Un tagad bišķiņ no teorijas pa mašīnām. Latvijā visi zin, kas ir CSDD, šeit ir statens vai vēzen. Tas ir principā tieši tās pašas funkcijas, te tikai man tā liekas, tas ir pārskatāmāk un ērtāk. Pa lielam, tā kā jūs nopērkat mašīnu, cilvēks jums paprasīs D-numuru un vārdu uzvārdu un jūs jau telefonu. Ies savā vegvēzenā, viņš ievadīs šitos datus, jums atnāks īsiņa un jums vienkārši būs jāapstiprina un tur solis pa solim jāievad viss vajadzīgie dati. Tāpēc ir tik svarīgi sakārtot darba līgumu un sakārtot bank ID, tāpēc, ka šitie vegvēzenā gribēs kaut kur iet iekšā un uzreiz jums ir logins jāuzstājas un loginam pretī bank ID, bypass vai confined. Un tātad, kas ir pats svarīgākais, ar ko viss sākas un beidzas šeit Norvēģijā? Un tas, protams, ir darbs. Un runājot par darbu, šeit ir daudz dažādas mazas niansītes, un ja jūs skatās mani ilgāk, tad tur var daudz no viņām redzēt, jo viss nevar atcerēties un izstāstīt vienā video, jo tad tas sanāk vien pāris stundas. Bet īsumā daži svarīgākie fakti. Atbraucot uz šejienu, vajadzētu jau būt skaidram, kur jūs strādās. Un tāpēc, un nepavēlti es teicu, ka visvienkāršāk ir uzsākt šitie visu vasaras darbu, jo pie vasaras darbiem, kā jau es teicu, ir gan dzīves vieta kaut kāda, gan jums uzreiz būs līgums un arī laiks iepazīt un apskatīt, vai jums vispār te gribās dzīvot. Visgrūtākais, ar ko iesākt, ir dabūt darbu, tāpēc, ka bez darba līguma jums neviens neatvērs bankā kontu, bez darba līguma jūs nedabūs skatekorti, jeb nodokļu kartiņu. Bez darba līguma arī jums UDI, jeb imigrācijas dienests neļaus palikt ilgāk Norvēģijā pa pusgadu. Ja jums nebūs darbs, arī neviens negribēs jums dot, kur dzīvot, vai ne? Tāpēc pa lielam viss sākas ar darba līgumu. Reāli tie līgumi jālas, un jūs kā tikko atbraukušas, es nesaku, ka tā ir norma, bet diezgan daudz mēģina apčakarēt iebraucējus. Ir sevišķi tos, kas ir pirmo reizi atbraukuši un kas vēl neko nesaprot. Tāpēc darba līgumu vajag lasīt un vajag skatīties, kas tur ir rakstīts. Un ko es uzreiz jums iesaku, kas ir baigi svarīgi ar dokumentiem, ļoti daudzās vietās maksā pa pieredzi, īpaši, ja tas ir kaut kas saistībā ar komūnu vai valdību un tādā garā. Cits firmas to pilnībā ignorē, kas ir nepareizi, bet tā tas ir realitātē. Jums vajag attestu, jeb tā kā pierādījumu par to, ka jūs ir strādājuši
Jo atkarībā no darba pieredzes tur var reāli mainīties tas cipars, tur diezgan nopietni, jo pa katru nostrādāto gadu tas cipars var mainīties. Piemēram, pēc manējā sieva, kas strādāja komunā pa vikāru, viņa saņēma pat 230 stundā. Un iepriekš, kad viņa strādāja aģentūrā, viņai kaut kāds 185 vai 190 stundā, tā kā rēķina 40 kronas stundā atšķirība, tā ir vienkārši milzīga atšķirība. To atestu jūs varat paprasīt Latvijā, lai uzrakst kāds angļu valodā, vienkārši paraksts. Tas ir brīvā formā, tur nav nekāds noteikts formāts, kā to vajag. Viņi vienkārši var paņemt, it sevišķi tā kā jūs tikko iesāk darbu, viņi var pamēģināt uzzvanīt jums uz Latviju un paprasīt tam iepriekšējiem šefam, kā bija jums strādāt. Šeit pēc pārbaudas laika ir reāli grūti atlaist cilvēks, ja vien jūs kaut ko nenozog vai neaiziet zem kaut kādām narkotikām vai alkohola reibumā. Tāpēc šeit cilvēks parasti, ka ņem, tad ņem uz tādu kārtīgu laiku. Un kas ir vēl interesanti pie Norvēģijas darbiem, ir tas, ka mierīgi var būt 6 mēnešu pārbaudas laiks. Un arī tikpat labi var būt, ka, ja jūs nostrādā ilgāk par 2 gadiem, tā jūs nemaz nevar atlaist ātrāk par 6 mēnešiem. Vai arī tā, ka jūs atlaiž, viņi spiesti izmaksāt visu to pusgadu algu uz priekšu. Tāpēc vajag reāli lasīt tos līgumus, un tur ir viss kaut kas interesants. Citos ir sarakstīts muļķības. Man pašam ir bijis, ka pieminēts ir tur valdības likums tāds un šitāds, un pilnīgi otrādi viss ir traktējums uzrakstīts, ka man pašam vajag savu apģērbu, ka manī ar saviem instrumentiem jābrauc un vēl viss kaut kas tur. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es negribēju taisīt reāli šito video. Tāpēc, ka par šitādām tēmām runājot, pēc tam vienmēr viss prasa darbu, un ar to es jums nevaru palīdzēt, var droši nerakstīt. Tāpēc es arī teicu, ka visvienkāršākajā tiem sezonas darbiem, reāli, ja jums nav kaut kāds paziņa, kas jūs var šitā iefīrēt darbā, jūs var sūtīt burtiski 100 e-pastus, jo cilvēki, kam nav pieredze imigrantiem, tie varbūt viņiem pat neuzticās, un viņiem vienmēr, jebkurā gadījumā, būs valodas barjera. Un daudz atkal, kas ir tur kaut kādas leišu, poļu un latviešu firmiņas, ne tik daudzām no viņām var reāli uzticēties, jo viņi bieži mēdz izmantot viens otru un uzmest. Tāpēc viss, kas jums ir, dabū vismaz īsziņas formātā, kaut kādā rakstveidā vai e-pastā vislabāk sazinās, jo tad jūs pēc tam varēs to pierādīt valdības iestādēm un izsist naudu ārā no šitiem krāpnieciskiem uzņēmumiem. Lai arī kā mums gribētos, bet tā statistika ir tāda, ka pārsvarā, kur viss iesācēji, pārsvarā viss, kas atbrauc šeit, strādā kaut kādās 10 populārākās šitais profesijās. Sievietēm vienmēr tas ir vaskedāme, jeb apkopēji vai tīrītāji, vai arī vīriešiem parasti kaut kādi celtnieki, kaut kādi pa naktīm, kas avīzes vadā, vai arī pastnieki, vai arī uz C kategoriju salīdzinoši vienkāršāk darbu dabūt. Un ko es jums reāli ieteiktu, ja jūs izdomājuši pārcelties, ir dabūjuši darbu, ko es jums iesaku, strādā uz visiem 100% un nebrīnās tur pa kaut kādām 15 minūtēm ilgāk pastrādāt, vai arī satīri uzreiz pēc sevim, jo Norvēģi reāli mēdz apspriest, it sevišķi, ja jūs ir kaut kādā mazākā pilsētā vai ciematā, kas arī nebūs retums šitā Norvēģijā, ka reāli viss ciems zinās pa jums, kur jūs strādā, kā jūs strādā, no cigiem līdz cigiem, un vai jūs piedzērs staigā puspliks pa mājām, to arī viss izstāstīs, un tas viss atstās iespaidu pa jums. Bet ja jūs burtiski pirmos pusgadus sev pierādīs, salīdzinoši ātri jau pa jums sāks runāt, un bieži vien te arī pārpērk strādnieks. Tā kā tas nebūtu nekāds brīnums, ja jūs nostrādāt, teiksim, 1. gadu, jums viss papīri ir sakārtot, lai jums nav jāčakarējas, un tā vienkārši jums sāk maksāt vairāk, vai arī kāda cita firma pārpērk jūs. Jo atšķirībā no Latvijas tas viss notiek diezgan aktīvi. Te gan parādās, gan pazūd firmas, te ir ļoti daudz mazie uzņēmēji, kas ir reāli tur vienā busiņā, cik džeko sarāpties, tur 2-3 cilvēki. Buss pilns ar instrumentiem, un tas viņiem skaitās tā kā mazais uzņēmums. Un tāda arī daudz 10 gadus strādā, pa tiem nevajag vīpsnāt, jo it sevišķi, teiksim, tagad krīzes laikā lielās firmas bankrotēja tā kā muša, tieši mazie cilvēciņi, kas arī aizies piešaut vienu kailīsti,
tādu nejūt īpaši to krīzi. Vēl pie darbiem, ko būtu grēks nepieminēt, vajag pierādīt savu pieredzi, vai ne? Un tagad tu esi iedzīvojies un tu esi sapratis, ka tu te ilgāk gribēs dzīvot, vajag savus dokumentus ņemt un apstiprināt šeit. To es domāju skolas dokumentus. Manā gadījumā, teiksim, ja es pierādītu, ka es esmu galdnieks ar kvalifikāciju, es varu reāli paprasīt tur 10-15 kronas vairāk stundā. Un diploms te apstiprina ilga, gadu, pusotru. Latviešu diploms viss var apstiprināt, un to, lai izdarītu, jums vajag, un lai to izdarītu, vislabākais un vienkāršākais veids ir pārtulkot angliski un notariāli apstiprināt tos tulkojumus. Un tad iesniedzot vietējām iestādēm, un lai jūs varētu pierādīt savējās visas izglītības papīrus, vajag pārtulkot angliski un notariāli apstiprināt. Tas no sākuma ir diezgan liels ieguldījums. Es tur tos cipars neatceros, jo tā kā mēs to darīja, tas viss bija sen un tas viss bija savādāk, bet man tā liekas kaut kādi 40 eiro vai nesanāk kaut kas tam līdzīgs pa katru šito diplomu. Ne? Tas varētu būt diezgan dārgi un no sākuma liekas bezjēdzīgs ieguldījums, jo kamēr viņus visus tur apstiprina, var paiet pat vairāk gadi, bet tā kā jūs to visu dabūs gatavu, tad jūs būs diezgan priecīgi, jo tur var dabūt lielāku algu un respektu. Jums būs daudz vienkāršāk atrast darbu un var dabūt arī lielāku algu burtiski pa katru diplomu, kas jums tur ir. Un tātad pats svarīgākais jautājums, kā jūs tos darbus var dabūt? Personīgi es iesāktu ar to, ka es paprasītu apkārtējiem, vai kāds no paziņām strādā Norvēģijā, vai kādam nav kaut kāda kontakta, tas būtu visvienkāršākais. Un tad jūs arī dzirdētu plus mīnus godīgi atbildi par to, kāds ir tas darba devējs. Bet kas ir viena lieta pazīstamiem, vajag pārliecināties, ka jūs viens otru ir pareizi sapratuši, jo citreiz gadās gadījumi, ka tur, teiksim, es tev tur iefīrēju vai ne darbiņā, tu man tagad esi parādā tik un tik. Tāpēc vajag viss izrunāt, lai nav nekāda pārpratuma un nekādas liekas gaidīšanas, vai arī neviens nav dusmīgs uz jums. Otrais variants ir fin.no Latvijai ss.com. Šeit ir fin.no. Tas ir vislielākais, visērtākais, visvienkāršākais. Un viens no atslēgu vārdiem varētu būt sommerjoba, vasaras darbs. Un kā jūs redzat, uzreiz ir 2300 varianti. Te iesāk skatīties, kā jau es teicu, te ir pavāri, servitori, jeb viesmīļi, bartenderi. Īsāk sakot, ja jūs nesaprotat, kas te ir sarakstīts, paņem vienkārši uzspiež tulkotāju. Ja jūs netiks ar šito galā, tad jums, diemžēl, uz Norvēģiju nav ko skatīties, jo šis ir pats vienkāršākais no visiem uzdevumiem. Bet es jums principā jau ir parādījis priekšā. Un te vienkārši jāskatās, kurā rajonā jums interesē. Te malā var uzlikt, kurā vietā kartē jums patiktos tas darbs. Un tepat ir arbeitssprāke, jeb darba valoda, ieklikšķina engelsk, uzreiz 42 vietas. Un te viss kaut kas sākot piena pakotāji, šoferi. Te jāskatās, te ir ļoti daudz, kas pašiem vienkārši jāskatās līdzi. Otra labākā vieta, kur jūs var mēģināt meklēt, jo oficiālā nav mājaslapā. Nav ir nodarbinātības valsts aģentūra latviešu izpratnē. Un ja jūs nevar šito nosaukumu izburtot, arbeidsplassen.nav.no, apakšā aprakstā būs links. Šeit var ļoti daudz ko meklēt, bet es iesaku nobraukt uzreiz lejā un uzspiest engelski. Protams, ja jūs nepārvaldat norvēģu valodu. Tad ir vēl tāds deltid. Un uzreiz akalī bartender, sommerjob un viss kaut kas. Te vienkārši jums pašiem jāiet cauri un jāskatās, kurā vietā, cik tas jums ir piemērots. Ko ir svētdienas vakars, ir laiks publicēt video un viņš ir sanācis super garš. Bet īstenībā man ir diezgan daudz vēl ko stāstīt, tur ir vairāk tematu, pieņemsim, kā to pašu izīrēto dzīvokli piepildīt bezmaksas mēbelēm, bišķiņ pa valodu akalo pieskarties un vēl vairākas tēmas. Bet tās visas tēmas jau es uzskatu par tādām niansītēm. Ja tev šitas video un tēma likās interesants, uzspied laiku, tad es zināšu, ka tas ir jāpaturpina. Bet šī bijusi gara nedēļa un tāpēc es izbaudīšu svētdienas saulīti. Tiekamies nākamos piedzīvojumos.